Drusku arī šai grāmatai. Silvija Šmikene. Ja neatminaties Ķīpsels keramika, izcilā keramika. Ļoti skārta grāmata, māksla mīlēt mālu, viņa tā mīts. Dienas grāmata no 1953. gada, man arī ir aizdomas, ka nebija viņa domāta publicēšanai, varbūt tagad tas ir kaut kā apkopots, literarizēts, bet katrā ziņā ne jau tajā 53. gadā. Vēl pilnīgs arī jaunums, man liekas, pāris mēneši atpakaļ vai mēnesi, ja, uz Ķīpsela Taigas mazvērsīja Cēl Vīgenberga. Iepriekšējā grāmata par Jānu Zāberņiem bija izcila arī, ja, manuprāt, kā ļoti drosmīgi uzrakstīt un varbūt drusku pietrūka kaut kāda pamatojuma, no kurienes ir tie fakti, bet es domāju, arī labi. Rudolfs Pēle pievērsiet šai grāmatai uzmanību. Es domāju arī, ka vismaz lielajās bibliotekās vajadzētu viņai būt. Tas ir kā ir mākslas katalogs, bet šobrīd vēl biržā ir apskatām izstādi. Čurļonis un Pēle. Ja? Kas ir Čurļonis, to visi zina, kas ir Pēle. To nezinu, neviens Dats Lamberts, kur ir uztaisījuši šo pētījumu. Es domāju, tas ir šobrīd nodevies. Un atgriežamies tālāk pie jau prozas lietā. Nē, vēl viena lieta, kas arī saistīts ar te tie vāciņi visi samamurāt, jā. Kad gribējās man viņus mājās atrast, tad izrādījās, ka tāds jau man tās grāmatas bija nocēls. Ja runājam par biogrāfisko žanru, tad ir tāds vīrs, ko neviens par rakstnieku neuzskata, kas sauc Armāns Puči. Es uzskatu, ka šī ir viena no visu laiku labākajām grāmatām, kas ir veltīta kādam sportistam. Būtībā tas ir romāns. Tā ir versija par to, kā divu valstu spēcdienestu iznīcināja vienu no talantīgākajiem faktiski no Latvijas hokejistiem. Viņš bija polis pēc tautības, Viktors Haturevs. Tie, kas tagad debatē par drošības komitejas metodēm padomu laikos. To, ko kultūras sabiedrība vairās runāt, Arnolds tur raksta ļoti tieši. Un ir vērts šo grāmatu izlasīt, es zinu, ka pirms pāris gadiem, kad viņi iznāca, pēc tam literatūras gadu balvām, arī vairāki rakstnieki nāca klāt un piedāvāja, gribētu uzrakstīt par šo grāmatu, jo tur ir, teiksim, iekšā ļoti interesants tas materiāls. Man liekas, ka izdeva šo grāmatu viņš pats mēdī nav stāja, ja? Kā es saprotu, 14,000 Latvijā nebūs pusgadu laikā. Es domāju, ka rakstīt grāmatas nav neizdevīgi, ja tikai atrod pareizo tēmu. Ir viņam arī vēl otra grāmata. Maziņš tas vāciņš nav vērts viņu rādīt. Tā ir tā, kur man nocēla. Tas ir par Jaroslavas hokeja komandas. Bojājas aizkulisē. Domāju, ka šīs grāmatas mierīgi var piedāvāt puikām. Tiem, kas grib kaut kādu piedzīvojumu kārtīgi, ja, es uzskatu, ka dažs labs amerikāņu autors ir viens liktāk, ir uzrakstījis nekā. Ja. Pievienībā varētu arī pieminēt šo pirms pāris gadiem izdoto vai 3 gadiem Latvijā nepamanīto grāmatu Vīza uz dzelni, kuras autors ir Latvijā dzīvojas šķiet uzbeku tautības cilvēks Marats Kalendārovs, kurš kāda vēsturnieks pēc profesijas, kura kontā, tur padomu laikos visādi brīnumi bijuši, viņš ir ticies ar Werneru von Braunu un vienīgais no padomu žurnālistiem, kas viņu intervējas, tas ir tas vācu izgudrotājs, kurš izgudroja tās raķetes, kurš šāva uz Londonu, un pēc tam viņš uztaisīja amerikāņiem to kosmisko programmu. Ja? Šī Vīza uz dzelni, arī, manuprāt, ļoti labi uzrakstīta versija par Estonijas bojā, arī tik solīt otrā daļa, un viņš ļoti dīvainā nāvēja.
Moskavā metro. Tā kā es nezinu, kas to otru daļu, kā viņi ir uzrakstīti, varbūt viņi parādīsies, varbūt ne. Bet nu ejam tālāk. Manuprāt, ka šai grāmatai tā es pievēršu uzmanību. Viņi tur pacietīgi gaida uz ekrānu. Es domāju tā, ja mēs par šo autoru un ar Ignatu, ja viņš būtu piemēram vācu vai, nezinu, austriešu autors, tad mēs rakstītu, ka jaunais un talantīgais vācu prozaiķis šeit stāsta par valdu atpakaļīšu dzīvi, un tas viss tik garšīgi būtu otrs Krafts vai vēl kaut kas. Domāju, ka vienkārši mēs varbūt neesam vēl izauguši tik tālu šīs pašas horizontālas trūkuma dēļ un īsti tās vērtības neprotam salikt pa plauktiņiem. Domāju, ka, stāsts par jaunu puisi, kurš apgāda mugurā, kurš kāds diezgan nopucis un dodās pieņems darbā ministrijā. Un tad tur viss notiek, kā ministrijās organizē. Manuprāt, diezgan patiesas stāsts, loģisks arī brējums. Viņš aizbrauc uz kaut kādu Vācijas pilsētu un meklē darbu tur. Domāju, ka tāds laika garām atbilstošs diagnostisks darbs savā ziņā. Vai viņš visiem patiks, nemāku teikt, bet par to patikšanu, nepatikšanu. Tas ir tāds gadījums, kur ir grūti kaut ko komentēt. Mārs Bērziņš jau labu laiku raksta romānus, būtībā sācis ar romānu, viņš patiesībā, un pēc tam tikai bija Guten Morgens. Sveiks, Dzindar, mīļā, stāsts par Kalēju, tā to varētu nosaukt īsumā. Arī ļoti labi ir savīts kopā tagadējais laiks, mītisko laiku un ļoti interesants beigas grāmatē, neatstāstot varbūt kaut kāds sīkums. Es katrā ziņā šo grāmatu ieteiktu lasīt ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm. Es domāju, sievietēm, bet viņi varētu labāk patikt. Viņš šai grāmatā ir galvenās. Maziņš vāciņš arī grāmata, kuru manā rīcībā vairs nav. Tas ir Amsterdams princips Vils Lācīts. Es domāju, ka te laikam īpaši komentāri nav vajadzīgi. Vils Lācīts ar ļoti vieglu roku. Šī jau ir 4. grāmata, manuprāt, jo viņš kļūst profesionālāks autors, jo garlaicīgāks viņš paliek. Es domāju, ka tās pirmās grāmatas bija stipri dzīvākas, dabiskākas, bet tad viņš samācījās par to, ka vajag grāmatai beigas obligāti uzrakstīt un visas tās lietas. Un tur drusku tā kā remarkam, ir atrast labā tā skaņa un tēpars, un mēs tik rakstām, bet, es domāju, jauniešiem šis ir labais gabals, par tiem trim frīkiem, ko viņi tur zogas vairs neatceros, bet tad viņi spiesti doties uz Lohnesas ezeru un saka, tur kaut kāds slepeni ierodas, kurš savu laiku ir apstrādājis Brežņeva smadzenes, un tur visādi brīnumi salikt un diezgan koši ņirgāšanās arī par dažādām reālijām un garšīgi tas pasniegts. Ja varat dabūt Lācīti uz biblioteku, es jums ļoti iesaku. Man liekas, ka es vienīgais, kur viņi redzēju, kā viņš strādāja lasītāji, tā bija Leipzigas grāmatu mesa, tas bija labākais šovs, ko to pēc sniedz latviešu autoru. Viņš ir ļoti dzīvs, arī proti izskaidrot par visām tām lietām, ko viņš ir sarakstījis. Manuprāt, ka jauniem cilvēkiem, bet īpaši puišiem, kuriem pēc dabas gribās daudzīties un kas nav rādi un piedzimuši, ļoti labi, ka ir tāds grāmatas, kā Vils Lācīts, un šobrīd ir rakstē. Varbūt, ka viņš sauc Andris Bērziņš, es nezinu, kā viņš tagad, par ko viņš uzkodās, jo pēdējā versijā viņš jau sāk atzīt, ka viņš esot Andris Bērziņš, tikai nevarēja saprast, kurš. Pirmo reizi, kad viņš man atnāca uz televīzijas studiju, drausmīgajā Lāča kostīmā,
Viņam vēl gribējās par katru cepu uzlikt galvā kas tā plasmas aizstāja cepuru, un tad bija ļoti bailīgi televīzijas vadība, un es par brīnos, kā viņi neizsiet ārā no studijas, un vispār, kā mēs tikām tajā tieši, par vairiem bailīgie cilvēki vairs nestrādā televīzijā. To latviešu autoru būs grūti dabūt raidījumā iekšā kaut kādu šādu iemeslu dēļ, es nebiju gaidījis. Inga Žolda, Sandra Brigulīna. Par Ingu Žoldu es varētu daudz stāstīt, bet varētu arī īpaši nestāstīt. Es nejauši internetā atradu vienu bildi, ja man rītē ir ielika. Es viņu jums parādīšu. Jā, te viņi ir. Kaut kādā Krievu internetā es skatos kaut kāds bildītis, un pēkšņi sēž meiteni, pievērsiet uzmanību tam grāmatas vārdam, kas ir Ingas grāmatu vienmērums ārnumkodu. Es domāju, ka, es nezinu, kā tā bildi ir tapusi, bet Ingas grāmatu un Ingas literatūra, man liekas, ka šī te fotogrāfija ļoti labi raksturo. Tā grāmata drusku gāžu papīri. Un gāžu viņu papīri tāpēc, ka Inga pirmkārt ir ļoti talantīga. Viņai kādam nepatīk, ka viņi tur kaut kā raksta sliktas lietas, ko viņai pārmet reiz. Zbigņevs Stankēvičs, mūsu katoļu arhibīskaps, un Dagmāra Beitne vienā pasākumā divarā, ko viņai virsū. Es domāju, ka ziņas jau nav vainīgs par tām ziņām, ko viņš pienes. Manuprāt, vienīgā Ingas problēma ir tā, ka viņi var vienā garā teikumā, īpaši nekautrējoties, salikt 8 personāžus un visus apzīmēt ar vietnieku vārdu viņš. Tad gan ir drusku grūti saprast, kurš viņš ir domāts, bet grāmatas katrā ziņā. Pat ja tā nav jūsu literatūra, vienkārši respektējiet, tas ir talantīgi uzrakstīts. Tā. Vēl viena grāmata, es domāju, Zēbots arī, ja viņš nedzīvot Latvijā un būtu kāds britu saules intelektuāls snobs, viņš būtu ļoti slavens sabiedrībā. Kāpēc viņš tā raksta? Neprasiet man. Varbūt, ka tā ir kaut kāda pretreakcija arī tam, ka viņš gadiem ilgi katru rītu rakstījis un tagad raksta tekstus SVK rādio jogdariem. Ļoti nopietnas grāmatas. Sauc viņus, nezinu kāpēc, arī postmoderniskas un visādas tur apzīmējumus piekabina klāt. Svairītos no šādiem apzīmējumiem, jo tas diezgan apāja, manuprāt, viens no nopietnākajiem pagājušā gada darbiem latviešu literatūrā. Vai viņi kāds novērtēs, es nezinu, tās līdēs, pirms daudziem gadiem galīgi nenovērtēja, uzbrauc viņam, ka kāpēc grāmatā ir tik nesmūks nosaukums līdēs, tad patiesībā grāmata bija pelnījusi lielāku uzmanību. Šis ir blokbāsters latvieši, ja? Daci Judina. Arī es pieļauju, ka profesionāļiem viņi varbūt nepatiks, par pirmo viņas grāmatu zobojās, bet kopš viņa ir tērusies pie Annas Elizabetes, šī ir 4. noteikums grāmata, ne? Par katru grāmatu viņa paliek labāk, tā ir detektīvu sērija, tur ir sava sistēma. Šajā ziņā viņa ir izdomājusi ļoti labu gājienu uz priekšu, un viņai kā žurnālistei ir apbrīnojams darba spējas. Darba spējas uzrakstīt 2 grāmatas gadā, un tas nav maz. Protams, ka viņai var pārmest to, ka, kā viņa pats saka, es šajās grāmatās rakstu par to, par ko es gribu. Un drusku varbūt, ja ievērot kaut kāds, nevis par ko es gribu, bet arī kaut kāds loģikas princips, tur varētu izveidoties kaut kas savādāk. Bet, tas, piemēram, tas pats dīvainais Līgo vakars, ja, kur galā izbīd no skapiem tāds skeleti šeit klusējā ciemā, ja, visām tām izsūtīšanām un to, kā sadzīvoja, teiksim, upuri ar denunciāciju rakstītājiem, gan drīz vai dažos kvadrātmetros, un ar ko tas viss beidzās.
Tas tāpat kā Arnoldam Bučam, tie čekisti tur tajā klientā, ja. Es domāju, ka tur iekšā ir tam vieglajam žanram pārnest viņai, ka viņi neraksta sarežģītāk vai kā savādāk, arī nav vērts. Galu galā viņi profesionāli strādā ar to, viņi no tā arī pārtiek, ja. Ja kādam liekas, ka viņš var rakstīt nopietnāk un profesionāli un pārtikt no tā, lai pamēģina bez kādām stipendijām, bez kā, ja. Tāds priekšrocība ir tā, ka viņi ir atskatījusies šīs kriminālās iepirkības, ja. Viņi ilgas gads ir strādājusi, kā viņš saucās, kriminālais vēstures, laikam nebija tas nosaukums, bet bija tā iekšļiet ministrijas arhīvas tādi. Un, protams, ka tad, kad tev ir jābrauc intervēt, tas ir sācis stulbas slepkavs, ja, vienkārši dzēru kādu nogalinājuši, tas rada kaut kādu nospiedumu. Arī ļoti labi konsultanti, diemžēl, paši no viņiem mūžībā, bet tur īstenībā nav tik tur daudz lietas ir ļoti profesionāli parādīts. Ja, piemēram, ir kaut kāda ārzemju romāna, kur vienkārši autors kaut ko murgo, ja, kaut kāds automašīnu katastrofa detaļas vai kaut kas tam līdzīgs, dacēja pēc. Šis ir stāsts, par kuru neviens neko nesaprot. Kas viņš tāds ir? Ričards Ingers, ja? Viņš īstenībā ir, īstenojis manu bērnības sapnu uzrakstīt krimiju, izdomāt kaut kādu pseidonīmu, lai izskatītos pēc ārzemnieku un paskatītos, kas notiks. Ja? Notika tas, ka viņu sāka diezgan knāpt sociālajos tīklos, ka viņš ir nospējis savu uzvārdu kādam tur Ingramam. Nezinu, kas tas tāds ir, ja? Tas apmēram, man liekas, būtu tas pats, kas teikt, ka Bērziņš nospēja Bērziņam uzvārdu. Pat šī grāmata, es to pirmo neesmu lasījis, absolūti nelatviski, tur vispār nekā no Latvijas nav. Ja? Pilnīgs, es domāju, ka viņš ir rakstot jau tā mēģinās aplēst tā, ka to iztulkot arī angliski vai vāciski. Tas latviešu variants ir raidi uzrakstīts. Viņam ir viena izcila īpašība. Viņš ļoti dzer uz priekšu to stāstu. Ja? Tas, ka tur varbūt, nekas tur neārpēc tā stāsta, bet viņš tāds smadzeņu mentalitārs, jūs viņu varat izraut cauri kādreiz, ja vajag izklaidēties. Otrā dienā es varbūt arī neatcerēsties, kas tur bija, bet te ir pavisam cits stāsts. Ieva Melgala attiecās pagājušajā, ja, kaut kad sākumā šo grāmatu. Pirms tam viņi rakstīja visādas neļaucības, par ko mums lasot vecākas kundzītes sargu. Tādu zelta ievilku un izpūst vairs nevarēja. Bet šis ir absolūts kaut kas jauns. Es nezinu, bija tur tāds apzīmējums sociālajos tīklos, nopietnais fantasy žanrs. Šis ir fantāzijas darbs, jā, un šajā žanrā raksta aizvien vairāk un vairāk arī latviešu. Varbūt no sākuma likās, ka šī žanra autori vienkārši, viņi redz kāzamēs, tas iet, kaut kā mēģina kaut ko darīt līdzīgu, bet tur tomēr ir arī kaut kāda lieta iekšā, kas ir mūsu sabiedrībā. Tā ir iespēja aiziet no realitātes, un aiziet no realitātes kādā savā fantāzijas pasaulē. Vienam varbūt tā fantāzija vai vienai autorē tur ir visādie prinči, skaistie svešinieki un meitene. Ievai tas ir stipri nopietnāk. Ja. Es nezinu, vai kā tur teiksim, viņa attīstīsies tālāk un ko viņa rakstīs, bet es vispār neesmu šī fantasy žanra cienītājs, bet arī šai grāmatai visu respektu, teiksim tā, ja. Viņi ir, pietiekami kvalitatīvi uztaisīt. Te ir viens no mūsu fenomeniem, vajadzēja laikam to 4. vārdu. Ieskanēt, tā ir meitene, kurai agrāk bija cits uzvārds, pēkšņi aizmirst muļsaknēs, ja? Jā. Acīm redzot, izdevniecību nomainīt, tāpēc, ka
bija laiks nomainīt, uzvārds arī cits fantasy žanra darbs. Es saprotu, ka viņš ir guvis apzinību zvaigznes literārajā konkursā šī žanra darbiem. Nu, es domāju, ka tā ir auditorija, kas ir no viņas iepriekšējā grāmatu lasītāji patērēs labprāt šo. Protams, ka te arī viss noformējums ir absolūti jau priekšā pasakošs. Ja? Tās divas pretējās valstis, neiespējamā mīlestība, kas tur dzīves, nu viss, kas vajadzīgs var. Tā, tas ir klients, un tas ir arī šīs te, vēlreiz varam atgriezties pie šīs fotogrāfijas, es saprotu, ka jāsāk no man viņa beigt, tā vienmēr, ja? Tā runāju. Tas, ko es gribu sacīt, ka šī ir tikai viena maza daļa, patiesībā tikai lai nosauktu visus un parādītu. Un tad man būtu vienkārši autors nosaukums, un visu stundu varētu likšķināt savā to, kas pēdējo pāris gadu laikā ir izdots. Lai tajā visā orientētos, tad kaut kā ir jācīko ļoti tajā iekšā, un es saprotu, ka šeit Latvijā neviens to arī īsti nevar atļauties dzīvot tikai tajā pasaulē. Tāpēc, bibliotekārai kāds te varētu būt padoms. Ja? Ir jāpanāk, lai šīs grāmatas ir pirmkārt, ja? Un tad viņas var kādām piedāvāt. Tā problēma, manuprāt, ir, ka no šīm grāmatām, kas te notiek ārpus Rīgas, man vēl bija kaut kāds ilūzijas, kamēr es pats neuzrakstītās gardās visu nedēļu. Es pabraucu, paskatījos ar visām grāmatu izniecības vietām un visām informācijām, tā tiešām bēdu leju, un es nezinu, ko es varu ieteikt. Bibliotekai, kur 50 km attālumā nav grāmatnīcas, tiešām grūti kaut ko sacīt, un es tā arī esmu runājis ar dažiem izdevējiem, un bija mums viens projekts padomā, ko tur varētu varbūt iesākt vai nevarētu, bet tā informācija ir ļoti svarīga. Un par to lasīšanu galvenais, par ko nevajag uztraukties, sākumā izskanēja, kur tad ir tā labā literatūra, kur tad ir tā sliktā literatūra. Pasaka Dievs, tas mīļāko grāmatu top 100, puses ir pagājušo gadsimtu lubēs, ja, teiksim atklāt. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgs jautājums šī brīdī, šī Latvijas situācijā un Latvijas literatūras situācijā. Tad, kad mums būs tā horizontāli, kad mēs varbūt 5-6 gadus būsim audzējuši to grāmatu daudzumu, kas mums šobrīd ir, un es ceru, ka viņš palielināsies, un ka rakstnieki rakstīs, ja, izmantojot šos labvēlīgos apstākļus, kas rakstīšanā ir pavērušies pēdējo gadu laikā, tad mēs arī varēsim par šo rezultātu un tur kaut ko sākt izvērtēt un kaut ko sākt domāt. Šī brīdī vienkārši ir jālasa un jāskatās. Protams, ka ir redzama šī taustīšanās. Meitenes, kuras iet uz fantasiju žanru, puiši, kas mēģina rakstīt detektīvu romānus tā, kā to dara amerikāņi un kaut kā tā, ja. Viņi neiet uz rakstnieku savienību, viņi nedraudzējās ar Eiputu, droši vien neprast viņam padomus un paši vienkārši iet uz izdevniecību un kaut ko drukā. Protams, ka tur ir kaut kāds diletantisma elements iekšā, bet es par šo diletantisma elementu vispār šobrīd galīgi neuztrauktos. Daudz sliktāk bija situācija, kad iznāca ļoti maz grāmatu, ja vēl paņēma nost tās atkārtotās grāmatas, un atceros, ka bija jārīkotās diskusijas par to, ka bērnu literatūra tūdaļ apstāsies vispār, un neviens neizdosies, kas bija pirms kādiem neizdos gadiem 10, jā, un bija ļoti nopietnas. Iemesls par to runāt līdzīgas diskusijas arī ir bijušas par prozu, ja, saistībā ar īso stāstu, karogu laikos vēl atceros. Ja. Ir vispirms jānodrošina, lai būtu tas, ko sauc par spektru, lai būtu tā daudzveidība. Par to patīk, nepatīk. Es domāju, ka Zigmunds Sturiņš labi pateicis, ka es man tā sacīju, kāpēc par literatūru neviens nedomā kā par mūziku. Lai patīk literatūrā, rakstniekam arī ir jābūt šim literārajam tembram, tā kā dziedātājam balss tembram. Ja viņš balss nepatīk, jūs neklausīsieties viņā, pat ja viņi dziedās izcili pareizi.
Līdzīgi ir arī literatūrā. Tur ir vajadzīgs tēmas, tur ir vajadzīga kaut kāda prasme patikt lasītāju acīm. Pats svarīgākais, lai tur arī būtu ar ko asociēties, lai lasot varētu iekļūt tajā grāmatā. Liekas, ka latviešu autori tajā gājienā uz to vertikāli dažkārt pietrūkst tās iespējas, kad lasi, un tu gribi būt šis varonis, vai gluži otrādi negribi būt šis varonis. Viņš neizraisa kaut kādas tās emocijas, kas ir nepieciešams, lai lasītu vairāk tevi. Un to, protams, nevar iemācīties, ja netiekās ar lasītājiem, ja grāmatas neiznāk, ja tu dzīvo kaut kādā vidē ļoti šaurā, publicē blogu, kuru izlasa varbūt 100 cilvēku. Tas ir grūti, jā, kaut kā jāskatās reāli dzīvē acīs vairāk, cik tā tas attiecās uz prozu, dzējā, protams, tur ir savādāk. Bet, šis mans stāstījums, protams, nav zinātnisks, nec varbūt arī ļoti pamatots, es domāju, ko es vēl esmu aizmirsis, droši vien bija daudz esmu aizmirsis, bet tas svarīgākais vēstījums, un kāpēc es arī braucu, es vienkārši gribēju pateikt, ka latviešu literatūra šobrīd ir daudz jāmās, un viņai ir jāpievērš ļoti nopietni uzmanību, un aiciniet tos autors lūdzu pie sevis, lai viņi redz lasītājus, lai viņiem ir šis kontakts, ja. Ja nav kontakti, ja tev nav lasītāji, un ja tur ir aizbrauc uz pasākumu, tad neviens tev nav lasījis, tad ir ļoti jokāks teikt, ne? Ir tomēr vajadzīgs, lai kaut kāda tā attiecības kā saita veidojas, ja? Lūk, un es domāju, es sācu uz, ka iepriekšējā kultūras ministra pirmo reizi parādījusies kultūra kapitāla sēdē, uzdevā jautājumu, latviešiem būs Nobela prēmija literatūrā. Labs jautājums patiesībā. Mēs tā dziļāk paskatāmies. Ja? Protams, tur bija plāns 5 gados mums vajag šo prēmiju. Es domāju, ka, ja mēs tiešām gribam tos panākumus gūt, tad mums ir vajadzīga tas pilnais spektrs, tā pilnā miesa, kur ir daudz fantasy romānu, kur ir detektīvi, kur ir visādi piedzīvojumi gabali, ja? Kur ir vēsturiskie gabali, kas ir ļoti parasti vienkārši, tradicionāli tādi ir varbūt desmitnieki, bet tad uz tā fona tur arī var uzšauties. Tad arī to var pamanīt, jo tas, ko es sākumā teicu, šobrīd viens saka, ka ir, es lasu neticu, es saku tādam citam, ka ir, viņš arī lasa neticu. Varbūt te arī varētu būt par šīm grāmatām. Es domāju, ka tad, būs uz kā orientēties, tīri tā, vai telpā orientēties, ir vajadzīgs kāds koordināts, ka būs šīs koordinātas ritīgi sabiedras, tad arī būs orientācija. Tā, laikam viss, vai arī jautājums, tiem jautājumiem tad tiešām ir, tad lūdzu, savādāk. Kas ir? Pilna zāra bibliotēkā. Pēc tam teiksiet, jums atbrauc, es viņam gribēju paprasīt. Nepaptasīt, kas pa lietu to? Droši. Jūs rakstāt par šo? Jā, bija reklāma. Kur bija reklāma? Vispār būs jāpausēties. Es vienu romānu esmu pabeidis un ceru, ka aiciniet ciemos. Viņam vajadzētu pavasarī būt tāds, un izdevējums. Viņam teica, ka būs vispirms uz ķīps, tad pavasarī. Ziniet, kā tas notiek, ja? Domāju, ka iepriekšējie tie man stāstīņi par bandītiem, tas bija tāds jautrs lasām kabals, bez īpaši nodomu vai kaut kā tam līdzīgi. Šis varbūt ir drusku nopietnāks. Pārāk ilgi esmu viņu rakstījis, apsolu, ka vairāk tik ilgi nevienu grāmatu nerakstīšu. Stāsts mums par vīriešiem. Absolūti. Romānā tikai viena maza meitene, pārējie personāži vīrieši. Droši vien neviens nerakstīs. Tā, bet varbūt ir kaut kas par lasīšanu, par tām lielajām lietām. Tas komentārs varētu daudz, tad izskanēja tā bažas par to, ka, ja ir tālāk pa 50 kilometriem no grāmatu veikala, tad tās grāmatas varētu nenonākt, to likās, manuprāt, tik traki jau nav, jo Latvijā tiek praktizēts šīs izbraukuma tirdzniecības,
Bet, kur praktizē. Problēma ir citā vietā. Problēma ir finansējuma apjomā. Katra pašvaldība spēja iedot pagastu bibliotekai. Un tad, protams, ja ir jāizvēlās, vai pagastu bibliotekai iegādāties Žoludas grāmatu vai Seiboļu vai Jūdinu, tad viennozīmīgi iegādāsies Jūdinu. Ja? Jo cilvēks nāk un lasa, un ja šis cilvēks atnāks uz biblioteku un nebūs šī Jūdina, viņš vienkārši nenāk. Žoludu neņems. Jā, viņš vienalga neņems. Ja? Jo tas šī būs tā diskusija mums tamī noslēdzošajā daļā, ka mēs varēsim par šiem jautājumiem lauzt šķērpus. Ja? Jā. Mums diemžēl ne. Jā. Nu, kolēģi. Tas par lietu, viss sēž tik vienkārši. Kādi situācijas? Es kā lūdzu, brauc, pasiet, Jo ko šodienas lasītājs tā kā vislabāk ņem pretī? To, ko viņš var tā kā sevi identificēt, viņš negrib, viņam vajag izklaidi, nevēlās sevi mocīt, jo tā dzīve ir tāda diezgan saspringta. Un vēl tas ir, tas atkal ir konferences noslēdzošajai daļai, manuprāt, ka biblioteka ir tas beigu gals. Sākums ir mums mēdīji, sākums mums ir televīzija ar izklaides šoviem, seriāliem, kas veido arī par gaumi mums, jā. Un kā stāstīja Kultūras bibliotekā, tāda ir šī pieredze, ka bieži lasītāji nāk ar sarakstiņiem, ar grāmatām, kuras ir minētas šajos koncertajos žurnālos. Ne tikai tur es ziņoju, mums avīzēs nenokā to populārāko grāmatu reizes nedēļā. 5 nikni zvani, kur ir toks, mēs pēc viņu orientējamies kā grāmatas. Tā ir problēma, protams, bet man liekas, ka tas, ko vajadzētu panākt, saprotiet, ja nebūs arī tās nopietnās grāmatas pieejamas, tad būs baigās aulas vienā brīdī, latviešu sakot. Un tad ir jādomā par ko jau arī diskutē, lai būtu šis līdzsvars starp tādu vieglāku raksturu izklaides un varbūt nopietnāk ir tomēr jādomā par valsts iepirkumu publiskajām bibliotekām. Jā, bet es atceros, es biju tajā visprakākajā brīdī kultūra kapitālā, ka tur vispār nekā nebija. Ja? Tad par to iepirkumu tur bija ļoti daudz pretensijas, tāpēc, ka tur bija sapirkts kaut kāda makšķerēšanas rokas grāmatas, un kaut kāda šitāda brīnuma, jā, un, protams, ka tādām lietām, kur neviens naudu negribēja dot. Tad tur es saprotu, ka pieslēdzās kādā speciālisti un tā mazā naudiņa bija, bet tajā brīdī bija ļoti mācības, jā. Tad pirmo reizi parādījās summa, kas tur bija kaut kāds 100 000, es jau biju projām, es nezinu, kā viņas sadalīja, bet, arī kā valsts nav, viņi negāja pareizajā virzienā, es gribētu teikt. Jā. Es tikai gribu teikt, ka ļoti nopietna komisija analizēja darbus, tas bija tad, kad bija 140 000. Un mēs balsojām, lasījām, un es gribētu aizstāvēt šo lietu, jo tas bija nopietni. Un es domāju, ka tas iepirkums bija ļoti vērtīgs, kurā gadījumā. Bet man patīk tā doma, ko jūs teicāt, ka vispār literatūra, latviešu literatūra, laba literatūra, tā ir kustināšanas lieta. Literatūra vai kustināt? Es domāju, ka tur tajā brīdī jau viss bija kārtībā. Problēma tur bija ielēst, kas bija kaut kāds, kurš tur tāds trakteris atņem bija, manuprāt. Precizēt. Arī lasi tikai un vienīgi izklaides, man visu sarežģītās nopietnās grāmatas. Es domāju, ka zālē ir tāda, kas iebildīs, ka lasi izklaidē. Bet es domāju, arī viens no variantiem.
šķiet, tas interesanti konferences beigās paskatīties, jo jūs visi aizpildījāt to pēdējā lasītā latviešu autoru grāmatu. Apstīsties, kas tai lapā parādīsies. Tas būs ļoti interesanti. Pašām noslēgumā, man arī ļoti pārsteidz, ka tajā lielā lasīšanas šovā patiesībā bija ļoti daudz tās vecās literatūras iekšā. Jā, turpina to un kaut kā piemīt, tas, ka kāpēc 20 gadinieki balsoja par tik senām grāmatām? Tas ir labs jautājums, kāpēc neparādās tik kaut kāds modernās lietas. Jo cilvēki, kas grāmatu lasījuši tikai literatūras skolotāji to piestrīdusi. Tāpēc arī viņi paliek uz mūsu prātām. Es iedomājos tādu pētījumu zarās veidu kā bērnības traumu. Bet, īstenībā tās obligātās literatūras nemaz tik daudz nav tajā sarakstā. Manuprāt, zarās veidu un vienīgi āzumi, kas tur vēl, viņi jau zana nav iekšā. Māris Zālītes 5 pirksti, kas ir grāmatas pirmā daļa būtībā. Viņi ir, jā, tur ļoti īpatnēji. Kāpēc tā, jā, labi. Ko? Ekonomi jāsaka. Ja būtu no klausēt jau kaut kāds ieskats, tad man liekas, dzejas jomā mums tā mikva ir tāda liela. Man tādies kāpēc liekas, jo tie ziedu laiki, kad ļoti lasīja dzeju, kad dzeju izdēli ļoti lielos metienos, ir tā kā tas ir pārklājis. Šobrīd dzeja izdod